Turpinam ar stāstu par e-zīmogu. Nu pat ir noslēgusies olimpiāde, un viens no e-paraksta un e-zīmoga olimpiādes spožākajiem brīžiem februārī bija e-zīmoga čempionu sveikšana. Unified Post ieguva pirmo vietu Latvijā pēc e-zīmogoto dokumentu skaita. Tas ir milzīgs rādītājs, un tas noteikti nav tāds vienas dienas sasniegums, kā to sasniegt, vai ne? Alvi, kāds bija čempiona treniņu ceļš? Kā jūs nonācāt līdz čempiona titulam? Treniņu ceļš bija ilgs un sarežģīts, bet balva bija lieliska. Mēs dabūjām milzīgu torti. Paldies vēlreiz par to. Meitenes atbrauca un pasniedza, un viss bija ļoti labi. Par to, kā mēs tikām līdz šim te čempiona tortei, lai to izstāstītu, man vajadzētu iepazīstināt vairāk ar savu uzņēmumu, ko tad mēs darām, kas mēs esam ar jūsu atļauju. Tātad Unified Post Latvijā darbojās no 98. gada, un es tādā pašā gadā šajā uzņēmumā sāku strādāt. Man šogad būs 28 gadi vienā uzņēmumā. Tas tā kā ir kāds laicīgs. Arī čempions. Arī čempions, jā. Ar ko mēs nodarbojamies? Ar mūsu pamatnodarbošanās ir tāda, ka mēs Latvijā drukājam savu klientu naudu. Tas ir tāds interesants process. Mūsu klienti ir lielie Latvijas pakalpojumu sniedzēji, mobilie operatori, banku, finanses, sfēras darbinieki, komunālo pakalpojumu sniedzēji, degvielas tirgotāji un tā tālāk, kuriem ir kaut kāds brīdis, kad viņiem īsā laikā vajag aizdabūt lielu daudzumu informācijas, tātad rēķinus pie saviem klientiem. Tad mēs esam paši izdomājuši savam uzņēmumam darbības jomu, mēs saucam to par informācijas loģistiku. Tātad mēs protam informāciju, saņemt vienā veidā un pēc tam to apstrādāt ātri un nogādāt pie saņēmēja kādā citā veidā. Mēs esam biržā reģistrēts uzņēmums no 20. gada. Mēs esam Briseles Euronext biržas spēlētājs, dalībnieks. Tad tā mūsu pamatnodarbošanās, kā es minēju, ir, ka mēs šiem lielajiem pakalpojumu sniedzējiem palīdzam izsūtīt rēķinus, paziņojumus. Ja jums patīk ātri braukt ar auto, tad jums reizēm atnāk maksas apsveikuma kartiņa no CSDD. Tas arī ir mūsu darbs, to arī mēs darām. Mēs sūtam dažādu veidu šos sūtījumus gan drukātā veidā, uz papīra, aploksnēs, gan arī elektroniski. Lūk, un pavisam mums Latvijā tātad ir vairāk kā 100 regulāru klientu, kā jau es minēju, telekomunikācijas, valsts iestādes, bankas, mazumtirgotāji un tā tālāk un tā joprojām. Respektīvi klienti, kuriem ir daudz savu klientu, jā, vai ne? Lūk. Un tātad šī saziņa notiek dažādos veidos, dažādos kanālos, kā es minēju. Tagad slaidā iespējams jūs redzat, ka tur ir tādas garas iekārtas, tie ir printeri, tie nav Vivi vilcieni jaunie. Tās ir tātad drukas iekārtas, un aploksņošanas iekārtas, kas arī palīdz to visu tā kā sapakot un nogādāt pastā pie pasta komersanta, kurš savukārt uzņemās atbildību par piegādi gala saņēmējiem. Ja sākotnēji tad 2000. gada sākumā druka bija 99% no mūsu biznesa apjoma, tad pat laban tas viss, protams, ir krietni sarāvies un lauvas, tiesu, tirgus šīs ziņapmaiņās aizņem elektroniskie ziņojumi. Un te mēs lēnām tuvojamies tam mūsu e-zīmoga čempiona iegūšanas brīdim. Tad, ja ir uzņēmumi, kuriem ir daudz klientu, tad ik pa laikam šiem uzņēmumiem ir šiem klientiem jāizsūta kāda būtiska, svarīga informācija, piemēram, par līguma izmaiņām. Šīs līguma izmaiņas mūsdienu apstākļos parasti nav pārāk jaukas, parasti tas ir saistīts ar cēnu izmaiņām, ar pakalpojumu nosacījumu izmaiņām. Un tad, diemžēl, diezgan bieži ir situācijas, kad šis te ziņas adresāts, saņemot pirmo rēķinu, kurā ir iekļauti jaunie cipari, mēģina kaut kādā veidā ar šo cīnīties. Tātad viņš mēģina uzrunāt, zvanīt savam pakalpojumu sniedzējiem un teikt, hei, man te rēķinā ir pēkšņi pilnīgi citi cipari, es par to nekā nezinu, mums līgumā ir rakstīts, ka jums bija jābrīdina mūs 30 dienas iepriekš,
Un pakalpojums sniedzējs saka, hei, es tevi brīdināju, un viņš saka, es nekā neesmu saņēmis. Un tad izveidojās tāda situācija, piemēram, ka analoģija varētu būt, ka tad krustojumā saskarienās divas mašīnas regulējumā, un abi saka, ka hei, es biju pie zaļā braucu. Un tagad, kuram ir taisnība? Grūti pateikt. Un to, kuram ir taisnība, parasti tas noskaidrojās tajā brīdī, kad no malas atnāk viens vīriņš un saka, es biju tur klāt, es to redzēju, un šitas te brauca pie zaļā, un tas brauca pie sarkanā, un tātad tas vīriņš sniedz savu neatkarīgu apliecinājumu par to, kas tad īsti notika tajā brīdī. Un ļoti līdzīgi tātad ir ar šo te mūsu zīmogu biznesa keisu, ja varam tā nosaukt. Tātad tajā brīdī, kad uzņēmums ar mūsu palīdzību informē savus klientus par to, ka klientiem tuvākajā nākotnē, parasti pēc 30 dienām, ir sagaidāmas kaut kādas izmaiņas rēķinā, tad mēs vienlaicīgi ar to, ka mēs šo ziņu tātad sadrukājam, saliekam aploksnēs, aizsūtam uz pastu vai sagatavojam PDF formātā un aizsūtam uz e-pasta adresi saņēmējam, tātad šī te uzņēmuma klientam. Tad paralēli mēs uzreiz sagatavojam e-apzīmogotu apliecinājumu par to, ka šim klientam šī ziņa uz šo pasta adresi vai uz šo e-pasta adresi tika sagatavota un aizsūtīta e-pasta gadījumā ar precizitāti līdz sekundei. Pasta sūtījuma gadījumā tātad tiek norādīts datums, kurā šis te tika aizsūtīts. Un šo te apliecinājumu mēs uzreiz atgriežam pakalpojumu sniedzējam. Pēc 30 dienām, kad klients, kuram ir radušies jautājumi par jauno rēķinu, zvana viņam un saka, ka hei, tātad man te rēķinā kaut kas ir mainījies un kādā sakarā, kāpēc jūs man nebrīdinājāt. Tad uzreiz šis pakalpojuma sniedzējs izvelk ārā mūsu lapiņu un saka, ka redz, kur ir liecinieks, neatkarīgs no malas, kurš redzēja šo mūsu sadursmi un kurš viņā var palīdzēt tikt skaidrībā. Un viņš apliecina ar e-parakstu, ar e-zīmogu šī gadījumā, ka tad jūs tikāt informēts uz saziņas kanālu, kurš ir fiksēts mūsu līgumā, par to, ka šīs izmaiņas ir gaidāmas. Tā kā šie klienti parasti ir stipri lieli, tad mēs arī šos te e-apliecinātos apliecinājumus esam spiesti gatavot stipri ātri. Mums ir, es pieļauju, pietiekams interesanti uztaisīt šis tehniskais risinājums, jo viņš spēja apmēram ar 9000 e-zīmogu stundā šos te apliecinājumus apstiprināt. Mēs liekam virsū arī laika zīmogu, un tad 300 000 mēs tur sastrādājam apmēram 2 dienās, 2 diennaktīs faktiski. Tā ka ir tā, ka mēs par čempionu kļūstam apmēram 2, 3, 4 dienās, jo mums tādi tiešām lieli šie te apliecināšanas gadījumi ir pāris reizes gadā. Un tad mēs arī šīs burtiski 2 diennaktīs apstiprinam vai e-zīmogojam pirmos 300 000, pēc tam otros 300 000 un viss. Milzīgs apjoms. Jā, tā ir, bet mēs esam ražošana, mēs esam ražojošs uzņēmums un tāpēc tā ir. Kādreiz mēs izmantojam šim mērķim e-parakstu, tur bija manis paša e-paraksta kartiņa. Nav pārāk omulīgi sajūta, ja tava e-paraksta kartiņa ar PIN-kodu ir pie tavu programmētāju un stāv serverī, kuram tu īsti pats netiec klāt. Tev vienkārši jāpaļaujās, ka tu to IT speciālistu, kuram ir pieeja taviem autentifikācijas datiem, pazīsti pietiekami labi un ka viņš nedarīs neko, ko tu negribētu. Bet tad, kad es tomēr iestarpināšu, e-zīmogs jums faktiski pavēra tādu jaunu virzienu biznesā, ja? Jo līdz tam tika garantēta šī vīriņš pa vidu krustojumā, neitrālais liecinieks, kamēr nebija e-zīmoga? Tā bija milzīga strīdēšanās. Priekšnieks ar roku strīdus gadījumos parakstīja kaut kādas vēstules, pa pastu sūtījām pakalpojumu sniedzējām, viņš kopā ar to vēstuli gāja uz tiesu vai vēl kaut kur,
Protams, ka tas bija nesalīdzināmi ķēpīgāks process, un, manuprāt, mēs toreiz par to tā īsti arī samaksu neņēmām. Uzskatījām, ka tas ir tāds vienkārši papildus pakalpojums, kurš nevienam prieku nesagādāja. Vai ir nācies ar e-zīmogu iet uz tiesu? Uz tiesu ar e-zīmogu dodas mūsu pakalpojumu saņēmēji, un cik es zinu, tur viss ir pietiekami labi. Neviens nav sūdzējies par to, ka būtu kādas šaubas par to, ko e-zīmogs apliecina vai apstiprina vai ko nozīmē. Un vai jums ir kāda atgriezeniskā saite no jūsu klientiem? Kā viņi uztver, vai viņi vispār zina, ka šis te apliecinājums tiek zīmogots un ka ir pierādāms, ka viņi ir saņēmuši? Tanī brīdī, ja klients mēģina strīdēties, un ja viņam šis te apliecinājums tiek uzrādīts, tad viņš par to uzzina. Es nezinu, vai viņš par to ir priecīgs, jo tanī brīdī ļoti iespējams izrādās, ka viņš ir zaudējis šī strīdā, bet tā tas ir. Varbūt īsumā, lai iedvesmotu, mūs noteikti skatās ļoti daudz uzņēmēju, lieli un mazi un vidēji. Kādiem procesiem vai kādiem biznesiem e-zīmogs totāli nedara, vai šāda e-zīmogošana, un savukārt kādiem jūs teiktu nekavējoties, dariet to, ieviesiet, jūs ietaupīsiet laiku, naudu, drošību uzlabosiet? Es teiktu, ka jebkura saziņa elektroniskā veidā, kurai ir kaut kāds juridisks fons, šis te e-zīmogs būtu nepieciešams, ir izmantojams. Es domāju, īpaši gadījumos, kad jūs uzstājaties kā uzņēmuma pārstāvis vai kā uzņēmums, nevis kā privāta persona, jo šis ir vēl viens aspekts e-zīmogam, ka, ja es saņemu vēstuli, kuru ir rakstījusi ārlietu ministrija un parakstījis Jānis Bērziņš, tad man principā ar e-parakstu. Man nav nekādas iespējas pārliecināties, ka šis Jānis Bērziņš tiešām strādā ārlietu ministrijā. Kamēr, ja es saņemu vēstuli no ārlietu ministrijas, kas ir apzīmogota ar ārlietu ministrijas e-zīmogu, tad tas viennozīmīgi nozīmē, ka šīs sūtījuma autors ir pārbaudāms un zināms. Ka viņš tiešām pārstāv šo te organizāciju. Jā. Es jūs sākumā pieteicu kā čempionu uzņēmumu. Ko nozīmē, cik skaitliski pa kādiem zīmogošanas apjomiem mēs runājam? Gadā. To jūs, meitenes, laikam var pateikt labāk. Man liekas, ka kaut kas starp 600 un 700 tūkstošiem. Mēs kādreiz izmantojām, kā es teicu, e-parakstu kartiņas, bet viņas tādas apjomas neturēja, viņas vienkārši mira nost, un tad vienā brīdī man bija 4 kartiņas, kas stāvēja rezervē, un mēs viņas tur tā kā mainījām. Bet jā, tas ir vēl viens pluss e-zīmogam, ka tas resurss nav ierobežots un ka mēs varam tos savus nepieciešamos apjomus ar viņu apstiprināt. Jā, un mums kā ikdienas lietotājiem, kā klientiem, kā klienta klientiem vai tiem cilvēkiem, kas ik pa laikam saņem gan apsveikumu kartiņas no ceļu CSDD, jā, gan arī izmaiņas līgumos vai dažādas citus sūtījumus no pakalpojumu sniedzējiem. Kā jau es sākumā minēju, ir patiesi svarīgi, ka arī es kā klients varu būt pārliecināta, ka šis dokuments nav viltots. Jo es kā privāta persona ikdienā, katrs no mums šobrīd ir pakļauts milzīgam uzbrukumu skaitam no visdažādākajām pusēm, un pikšķerēšanas uzbrukumi ir kļuvuši par ikdienu. Tāpēc, sakot paldies Alvim, es aicināšu savu nākamo sarunas biedru, manu kolēģi Edgaru Brūveri, kurš pastāstīs par to, kā katrs no mums uzņēmējiem var palīdzēt uzlabot savu darbinieku drošību un palīdzēt aizsargāt darbinieku un pēc tam arī uzņēmumu no pikšķerēšanas uzbrukumiem, kas, diemžēl, bet agri vai vēlu ar mērķtiecību kļūst veiksmīgi, un tad zaudējumi ir pietiekami lieli.